Jauki, kā atkal visi šeit satiekamies. Man ir prieks jūs uzrunāt, un šī būs tāda nedēļa, ka patiesi mums nodara mūsu astroloģijas zināšanas. Jo šeit ir tādas enerģijas, kas prasa izpratni. Merkurs stāsies, un līdz ar to notikumi stāsies, un Saturns arī kļūs lēns, un enerģijas kļūs mazāk, bet arī pašā laikā mums Saule ir pietiekoši aktīva, Venēra tāda ir, un mums šeit veidosies nedēļas iesākumā ļoti daudz sološi aspekti, gan darbam, gan mīlestībai, gan dzīvei kopumā, un nedēļas noslēgums atkal būs jāiet ļoti piesardzīgi, it kā mēs ietu pa tādu plānu ledu, bet skatīsimies par visu pēc kārtas. Tātad pirmdien, 24. datums. Šeit mēnesis mums ir Mežāzī, līdz ar to mēs varam teikt, ka diena karjeristiem, diena darbīgiem ļaudīm, un enerģija ir pietiekoši arī tāda aktīva. No rīta var gadīties, ka vairāk tiek izsapņots, izdomāts, un it kā jau sapnī tas notikums ir noticis, un realitātē nemaz vairs nav vajadzības to veikt. Līdz ar to enerģija netiek izlietota pilnā apjomā. Paturiet to prātā un tomēr rīkojieties aktīvi. Šāds te stāvoklis, kad Mars it kā grib ļoti daudz, bet tomēr nerealizē, būs līdz 15.32. Pēc tam mums visnotaļ ir lieliska iespēja savus plānus piepildīt, diena kļūst ļoti strukturēta, diena ir ar labām perspektīvām un lielām darba spējām. Līdz ar to es jums ieteiktu patiešām arī darboties. Un piesardzīgākiem mums vajadzētu palikt tikai pašā vakarā, kad lielākā daļa no mums jau gulēs tātad pēc 10. Jo naktī te var būt kaut kāds saspringzinājums. Bet visa pirmdienas pēcpusdiena mēs varam veltīt sarunām, mēs varam veltīt dažādu jautājumu, kas saistīti ar mīlestību, kas saistīti ar mūsu naudu risināšanai. Šeit varbūt arī kaut kādas atzīšanās jūtās, stāsti par draudzību šeit var būt, un jo sevišķi tie var būt arī otrdien. Arī otrdien mēs varam izbaudīt aspektu, ko veido Merkurs starp Venēru. Iespējams, tur atgriežas kāds vecs partners vai vecs notikums vai kāda veca draudzība. Vai arī jūs pārdomājat kaut ko un veidojat citādi savu attieksmi pret mīlestību. Šeit tātad jūs varat arī par sevi noskaidrot kaut kādas lietas vai kaut kādus stāstus. Tāpēc izmantojiet šīs dienas, lai kārtotu gan savus darījumus, kas saistīts ar naudu, gan kārtotu savus attiecību tēmas. Šeit jūs varat pat uzzināt kaut kādus noslēpumus, izprast kaut ko dziļāk, saprast. Un no rīta diena ir aktīva, tā ir visnotaļ veiksmīga. Līdz pat 11.31 minūtē vēl ar vienu ļoti piemērota darbam, strādāšanai, dažādu ar darba jautājumiem saistītu notikumu risināšanai. Un šeit var būt gan jaunas, labas idejas, gan veiksmīgi tādi pavērsieni. Vienīgais, no kā ir mazliet jāpiesargās, gan jūs, ja jūs esat tāds spēcīgas gribas cilvēks, varat gribēt pārkāpt kādu citu cilvēku robežas, gan, ja kāds ir, jums līdzās ir kāds valdonīgs cilvēks, tas var gribēt ienākt jūsu teritorijā un sākt diktēt savus noteikumus, uzspiest savu gribu. Un tātad šāds stāvoklis var būt līdz 15.45 minūtēm, bet vakars mums atkal visnotaļ perfekts. Jo mēs varam paši sajust šo labvēlīgos enerģijas pieplūdumu, un arī apkārt cilvēki var būt labvēlīgi noskaņoti. Un šeit tātad viss var veikties labi, vēl jau vairāk tamdēļ, ka šis vakars ir ārkārtīgi piemērots jūtām, piemērots mīlestībai, piemērots veiksmē. Šeit lieliski darījumus mēs varam slēgt. Šeit mēs varam atrisināt kaut kādas sev svarīgas arī vērtību lietas, kaut ko vērtīgu varam nopirkt, un noteikti ir vērts tātad kļūt uz pēcpusdienu ar vien aktīvākiem, izmantot šo enerģiju, bez mazliet kaut kādu revolūciju savā dzīvē veicot. Un jūs varat šeit ļoti daudz ko panākt, jo Venēra mums ir
Skorpionā. Līdz ar to, ja viņa kaut ko grib, viņa to izdara. Un viņa to panāk. Un šeit arī tiek dota zaļā gaisma no kosmosa, realizēt mūsu iespējas, būt skaistām, mīlētām, mīlošām un piedzīvot gan atzīšanos mīlestībā, gan arī tikpat labi tur var slēgt darījumus. Un arī trešdiena mums ir tieši tāda pati. Trešdiena mums ir enerģija brīva, te patiešām var taisīt arī kaut kādus apvērsumus savā domāšanā un pieaug tātad vēlme darboties un kustība uz priekšu darbība sola labu rezultātu. Protams, mēs skatāmies personīgās kartas, bet kopējā enerģija ir tāda, kas jums saka, ja tu gribi kaut ko, šis ir īstais brīdis, ej un dari. Jo šeit mēs varam atrast arī atbalstu no sabiedrības vai no cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Šeit ir labi kārtot tādas dziļas tēmas, tās varbūt saistīts arī ar ģimeni, jo Jupiters mums ir ģimenes tātad Vēža zīmē un retrogrāds kaut kas, kas nav atrisināts, ko jūs gribētu atrisināt. Šeit jūs varat risināt. Venēra ir Skorpionā, viņai parasti nav šķēršļu nepārvaramu, jo tur ir ļoti lieli dziļumi. Tās var būt karmiskas lietas, ko jūs kārtojat, un tūlīt pēc tam tā veidojas arī labvēlīga aspekta ar Saturnu. Tur veidojas tāds lielisks, tāds lielais trigons, debesīs veiksmes trigons. Nu, tikai mazliet piepūlieties, jums viss sanāks. Jums viss izdosies. Tātad mēs uzvelkam buru un dodamies jūrā. Un dodamies sasniegt savus mērķus. Un mēnesis arī ir labvēlīgs. Mēnesis arī ir labvēlīgs, draudzīgs, veido labu aspektu ar Marsu. Tātad enerģija pieaug, spēks pieaug, mums ir visas iespējas realizēt savas vēlmes. Izmantojam trešdienu. Un ceturtdien mēs sākam piebremzēt. Ceturtdien mēs sākam piebremzēt, tas ir tas tāds, ka es teicu, nedēļa tā kā dalās tādās daļās. Mums ir jāzina, kad mēs varam izmantot šo enerģiju uz pilnu jaudu un kad mums vajag sākt kļūt uzmanīgiem. Un ceturtdien ir tā diena, kad mums vajag sākt kļūt uzmanīgiem. Protams, vēl darbojas šis labais aspekts ap Venēru un Saturnu, kas saka, ieliec pamatus ilglaicīgus, ieliec uz ilgu laiku kaut ko stabilu savai nākotnē saistīt ar mīlestību, attiecībām, naudas lietām, biznesu kārtot, tad praktiski dažādās mājās jums ir apstājušās šīs planētas. Jūs varat kārtot praktiski jebkuru savu dzīves sfēru tā pamatīgi un dziļi. Bet ceturtdien šeit, tātad, kā jau es teicu, šis aspekts vēl vien darbojās, bet jau sāka notikt kaut kādas pārmaiņas. Un šeit esat piesardzīgi ar vārdiem, ko sakat, jo šeit jau var kaut kādi konflikti parādīties. Šeit varbūt jau kaut kāda vilšanās mīlestībā vai kaut kādas nianses. Esiet ļoti piesardzīgi šajā dienā. Kaut kādas nianses, kas realizēsies kādā smagā vai konfliktā vai strīdā vai kaut kādā nepatīkamā piedzīvojumā, varbūt kaut kāda doma jums galvā parādās, kas notiks svētdien. Mēnesis mums tā kā izgaismo jau šo te notikumu, iedod kaut kādu tādu virzienu. Jā, varbūt jūs tikai tur saņemsiet kaut ko ļaunā vai apvainosieties par kaut ko, un tad svētdien būs tas konflikts. Nu, kaut kas tur tāds var notikt. Un šeit arī mēnesis vēl ar veido aspektu ar Lilitu, un pēc tam arī Lilita savienosies ar Venēru. Nu, kaislības, greizsirdība, emocijas, asaras, visas ēnas puses, un tāds visas nesmukās puses, kas saistīts ar dažādām atriebībām. Vārdu sakot, turiet sevi grožos, stingri. Un tieši ceturtdien jūs varat pamanīt, kas tas varētu būt. Kaut kas tur var sākties. Pēc tam Merkurs ir palicis pavisam lēns, tas stājas, ja viņš taisās griezties uz otru pusi. Līdz ar to arī mūsu dzīvēs tā kā maķinīte apstājas. Var tehnika bojāties, var kaut kas aktīvāk notikt, kaut kāda negadījuma ar jūsu iekārtām. Esiet piesardzīgi ar dokumentiem visu nedēļas nogali. Un šeit vienkārši var arī būt sliktāks garstāvoklis. Protams, ka Venēra ar Saturnu darīs, ko varēs, un mēģinās glābt šo situāciju, bet diena
šeit ir tāda, ka jums ir jābūt jau piesardzīgākiem. Un piekdien mēnesis ir zivīs. Kādam gribas paslinkot, kādam nav spēka, kāds ir pārāk romantisks, sapņains, kāds grimst depresīvās pārdomās un arī asarās, it sevišķi rīta pusē, tad nepatīkama sajūta, kad nav miera pašam ar sevi, varbūt gribas partneri vainot, varbūt šķiet, ka visi citi apkārt nav labi. Un vēl, kā jau es teicu, šī ir diena, kad Lilita savienojas ar Venēru. Esiet piesardzīgi. Nekas var nebūt tā, kā izskatās. Jums viss var rādīties. Jūs varat būt greizsirdīgi, nepamatot. Jūs varat apvainot citus cilvēkus, nepamatot. Un arī ziniet, ka citus cilvēkus tieši Lilita šajā dienā var provocēt, izturēties dīvaini attiecībās ar jums. Un tāpēc esiet piesardzīgi, lai nesabojātu savu nākotni. Jo šeit vakarā vēl mēnesis savienosies ar nākotnes mēslu. Tāpēc esiet piesardzīgi. Šeit arī Saturns ir apstājies. Un kaut kas karmisks arī šeit tā tad var izpausties vairāk nekā citkārt jūsu dzīvēs. Esiet piesardzīgi. Arī, ja braucat ar transportu, jo mēnesis vakarpusē pašā dosies, lai veidot negatīvu aspektu ar Marsu, tātad konflikti, līdz pat ļoti skarbiem konfliktiem šeit arī var būt. Tāpēc neko tādu, kas priekš jums ir būtisks, svarīgs, kas jūs patiešām ir dārgs, nerisiniet šajā laikā. Arī, ja kaut kādu piekdienu vai dokumenti jāparaksta, esiet ļoti piesardzīgi. Un sestdiena tātad guliet ilgāk par 6, lai tas aspekts aiziet, kamēr jūs guļat. Un tad jau no rīta jūs varat šeit sākt kaut kādas saprātīgas sarunas, varat izdomāt, kur jūs brauksiet. Šeit ir labi iet sabiedrībā, šeit ir labi, ja jūtat, ka mājās jūs konfliktējat vai berzēties viens ar otru, aizbrauciet kaut kur, izklaidējieties, uzņemiet jaunas patīkamas emocijas. Jo šeit 18. Esiet piesardzīgi pašā pēcpusdienā. No 17:45 līdz 18:42 ir iespējams konflikts. Un pēc tam pēc būtības arī līdz 23:04 minūtēm. Skatieties, tur dažādi var Lilita nostrādāt. Bet vakarpusē tieši pēcpusdienā pēc 6 esiet piesardzīgi. Jo šeit tiem, kuri ir tādi disciplinēti, organizēti, kuri stingri tur savas dzīves, savos grožos, viss viņiem ir sakārtots, un viņi ir godīgi un ļoti stingri, ļoti prasīgi. Pirmām kārtām paši priekš sevis, visticamāk, viss būs labi. Bet citiem var garīties kaut kādi šķēršļi, kaut kādas grūtības, kaut kas jāpārvar. Un tāpēc esiet šeit piesardzīgi vēl ar vienu. Tātad šajā dienā mums Merkurs beidz būt retrogrāds, viņš tātad dosies uz otru pusi, bet viņš vēl ar vienu ir ļoti, ļoti lēns. Un vēl ar vienu viņš saka mums, ka neko tādu būtisku savā dzīvē vēl nevajadzētu mainīt. Svētdiena ir tā diena, kad ir iespējami konflikti. Un principā jūs to varat sajust jau sestdien, tāpēc jau sestdien esiet piesardzīgi. Šeit var būt gan vienas nakts romāni, kas var sabojāt jūsu dzīvi, kuriem nebūs nekādu labu tātad turpinājumu. Šeit var būt strīdi, kad jūs aizcērtat durvis, aiziet un nekad vairs tās durvis neatverat, tāpēc nestrīdaties, ja negribat tādu rezultātu. Esiet piesardzīgi. Tajā pašā laikā naktī šeit var būt gan nemierīgs miegs, gan arī zīmīgi sapņi. Tā kā jūs varat arī kaut ko noredzēt, kaut ko priekš jums būtiski, sevišķi nakts pirmajā pusē. Un vēl sargājiet sestdienu un svētdienu savu naudu. Ja jums kaut kādi darījumi ir, esiet piesardzīgi, ļoti, ļoti piesardzīgi, ja jums jāslēdz līgumu, varbūt atlieciet, varbūt sakiet nākamā nedēļa, skatieties kaut kad, varbūt ātrāk nedēļas sākumā. Tad, kad bija tie lieliskie aspekti Venērai ar Jupiteru un ar Saturnu, nedēļas nogalē neslēdziet svarīgus lēmumus, jo šeit var kaut ko zaudēt. Šeit var kaut ko dārgu nopirkt, kas pēc tam izrādās galīgi nelietojams. Arī, ja jūs kaut kādas kosmētiskās procedūras veiciet, esiet ārkārtīgi piesardzīgi šajā laikā. Bet
pašā svētdiena, principā, šeit kosmos uzreiz tā kā no vienas puses viņš pārbauda gan jūsu spēju reaģēt negaidītās situācijās, pareizi izvērtēt piedāvājumu, nemesties uzreiz kaut kādas tādās ilgās pēc mīlestības, kaut kādās vienas nakts romānos, bet ja jūs to visu tā kā spēsiet izanalizēt, tad uzreiz pēc tam, kas mums piedāvā kaut ko ārkārtīgi patīkamu, varētu teikt brīnumainu, varētu teikt maģisku aspektu, kas saka jums tā, ja jūs kaut ko ziedojāt, un visticamāk kaut ko tur kādam nāksies ziedot, kaut ko atdot urānam, urāns kaut ko paņems projām, tad jūs par kaut ko tiksiet atalgoti, tiks iedotas kaut kādas dāvanas. Jo šeit ir vienkārši fantastisks aspekts svētdienas rītā, ko Venēra veido ar Neptūnu. Tā ir tāda kosmiskā mīlestība, tā ir kaut kāda milzīga dāvana, kaut kāda ārkārtīga labvēlība. Un šeit arī cilvēkiem visu dienu var būt labs gars stāvoklis. Un tas labais gars stāvoklis var būt lipīgs. Jūs savu labo garstāvokli varat aplipināt citus cilvēkus. Un līdz ar to tas sasprindzinājums lēnām sāk atslābt. Parādās tāds patīkams sajūts. Un iespējams, tagad to zinot, jūs koncentrēsieties gan uz lūkšanām, kas šeit labi strādā, gan uz sargeņģeļu klātbūtni, gan uz sarunām ar kosmosu un visumu, gan uz jūsu pašu tīrajām dvēselēm, kas arī šeit lieliski nostrādā. Un šeit patiesi var kaut kas tāds lielisks notikt. Pēc šī laika arī Venēra ieies mums strēlniekā un sāksies pavisam cita enerģija, tāda atvērtāka, brīvāka, draudzīgāka. Un visas šīs kaislības rudens šajos mēnešos, kas bija greizsirdības un dažādas mīlestības mokas, viņas sāks atkāpties, viņas sāks atslābt. Jūs būsiet izdarījuši jau kaut kādas izvēles, jūs būsiet pieņēmuši kaut kādus lēmumus. Principā šis bija laiks, kad jūs tikāt atgriezti pagātnē. Atgriezt, tas nav pareizais vārds. Atgriezt mēs varam uz šķērēm. Tātad jūs paskatījāties pagātnē, kādu laiku tur padzīvojāties, un tagad jums ir jādodas uz priekšu jau citādiem, jau gudrākiem. Jūs jau kaut ko esat iemācījušies. Nu, lūk, tāda mums ir nedēļa, lai astroloģija mums nodara. Visu labu, atā!